Mēs tālāk dosimies uz Ameriku, bet nosacīti. Jo Franks Sinatra, kaut arī pagājušā gadsimta slavenākais amerikāņu dziedātājs, viņš ir tīrasiņa itālis, bija tīrasiņa itālis. Un mēs šovakar gribam izvairīties no tādiem lieliem hitiem kā Strangers in the Night un New York, New York. Tā vietā mēs jums piedāvāsim melodijas, kas varbūt tik bieži neskan. Par Franku Sinatru var stāstīt stundām ilgi. Jā, simpātisks, jā, burvīga balsi, arī ļoti daudz visādu konspirācijas teoriju par saistībām ar mafiju un prezidentiem un visa kā. Viņu apvīja ļoti daudz nostāstu. Bet Franks Sinatra 40. gados pagājušajā gadsimtā kļuva par amerikāņu superzvaigzni. Un, lai to panāktu, tika pievietotas dažādas viltības. Piemēram, viņa rokas puišiem, sauksim viņus tā, bija uzdevums uztaisīt konkursu meitenēm. Vai jūs varat iedomāties ar kādu mērķi? Laikam man grūti būs jūs sadzirdēt. Nu, es pateikšu, kas ir tie slavenākie. Nezinu, atrast līgavu, vēl visādi varianti. Bet patiesībā tas bija spiegšanas konkurss. Tika atlasītas meitenes ar visskaļākajiem spiedzieniem. Un viņu uzdevums bija tajā brīdī, kad Franks Sinatra parādījās kādā publiskā vietā. Viņas par to saņēma $5 par vienu šo spiegšanas epizodu. Viņas turpat arī parādījās un skaļi spiedz ieraugot Franku Sinatru. Kad rezultāts tika sasniegts, Franks Sinatra nedēļā saņēma ap 5000 meiteņu vēsturi. Un dziesmu kārtjums jau tagad ir iesācis ievadā spēlēt. Ir par kādu vīru, kurš klaiņo pa naksnīgo Daugavpili, ieraug kādu atvērtu krodziņu. Tur nav cilvēku, viņš ieiet iekšā, apsēžās pie letes, pasūta pāram dzērienu un sāk savu stāstu. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story. Think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. I've got a routine, put another nickel in that there machine. Feeling sad, won't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not to be true to your code. So make it one for my baby and one more for the road. You'll never know it, but funny, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things I like to say. And if I'm gloomy, please listen to me till it's all talked away.
Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting and sister close. So thanks for a cheer. Hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I found, it's gonna be drowned or it's might explode. So make it one for my baby and one more for the road. It's a long, very long, long road. Paldies, Ārķim Savita Kulunam. Un baigie brīnumi. Ja mēs runājam par Ameriku kopumā, tad, protams, mēs nevaram runāt par daudziem un daudziem tūkstošiem migrantu, kas ieceļoja Amerikā no Itālijas pagājušā gadsimta 20. gados. Un skatoties vēl tālāk Amerikas vēsturē, Kristofors Kolums, kurš atklāja Ameriku, Amerigo Vespucci, kura vārdā ir nosaukt Amerika. Un patiesībā 20 miljoni cilvēku no Itālijas ieradās Amerikā pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Un daudzus no tiem mēs labi zinām, bet varbūt nezinām, ka tie ir itāļi. Nu, piemēram, Tonijs Benets, lai viņam viegli smiltis, Lady Gaga, Madonna, Peris Como, Jimmys Durante, Deans Martins, Liza Minnelli, Luis Prima. Un, jā, Deans Martins kopā ar Franku Sinatru daudz uzstājās. Viņš laikam bija viens no nebiednīgākajiem dziedātājiem uz Broadways, ne uz Broadways, bet uz Hollywoodas skatuvēm. Un viņš vienmēr tēloja piedzērušu cilvēku. Vienmēr viņam bija glāze rokā, viņš vienmēr streipuļoja. Tagad maz epizodīti. Vienmēr, kad Deans Martins uznāca uz skatuves ar glāzi rokā, neviens nekad īsti nevarēja zināt, vai viņš ir piedzēries, nav piedzēries. Viņš uznāca uz skatuves, pagriezās pret pianistu, toreiz pianists sēdēja tur, un teica, "Hey, pal, which way is the audience?" Ej, draudziņ, kurā virzienā ir publika? Un daudz dažādu joku, un lielākoties visi joki bija ar dzeršanu saistīti. Un es esmu atlasījis dažus tādus viņas spilgtākos dzeršanas dzeršanas teicienus. Tu neesi piedzēries, ja no rīta pamosties uz grīdas, un tev nevajag pieturēties. Ko tu tur dzer? Es dzeru skoču ar burkānu sulu. Bet kāpēc ar burkānu sulu? Nu, kā es būšu piedzēries, tu es redzēšu labi. Ja es dzertu tik daudz, kā jūs domājat, es jau sen būtu miris. Nē, es sen vairs alkoholu nedzeru. Es to sasaldēju un ēdu kā saldējumu. Un viena no spilgtākajām Dīna Mārtiņa dziesmām, ko jūs noteikti pazīsiet un varēsiet dungot līdzi. Un ja kāds ir uzdejot, pilnīgi droši. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, our native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, go. You miss up Siciliano, oh, you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna
you square, you ain't you know where I am. Mambo, mambo italiano, mambo, mambo italiano, go, 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 shake like a Giovanna, hey, cause the dici get happy in the fizzy when you mambo italiano. Just to make a take a big bambino, it's like a kilo. You do the looking, but you don't know what you're cooking. Never say mambo, mambo italiano, mambo, mambo italiano, ho, ho, ho. You mix up Siciliano, oh, you Calabrese, do the mambo like a crazy with a mambo italiano. Paldies, paldies. Nākamais skandarbs, ko es dzirdēju, to ir komponējis amerikāņu komponists Čiks Korea. Un iespējams šis skandarbs radies kāda ceļojuma iespējā, jo tā nosaukums ir Spānija. Un otrs nosaukums šim skandarbam, kas ir mazāk zināms, ir Viegls kā spalva. Šis skandarbs ieņem ļoti nozīmīgu vietu džēza pasaulē, radies 1971. gadā, un šīs kompozīcijas sākumā Čiks Korea ir izmantojis komponista Joaquino Rodrigesa Aranjuezas koncerta ģitārai otrās daļas tēmu, kas ir ļoti lēna un apcerīga. Un Joaquins Rodrigos šo otro tēmu veltīja savai mirušajai sievai, ar kuru viņi kopā šajos Aranjuezas dārzos bija staigājuši. Domīga, piesātināta un kvēla. Čiks Korea, Spānija.